Glābēja Jēzus Kristus laicīgās dzīves pēdējā nedēļa ar tās norisēm ir pati būtiskākā visā cilvēces vēsturē. Šīs 8 dienas, no pūpolsvētdienas līdz pat augšām celšanās svētdienai, ir mainījušas pilnīgi visu. Tās dāvā mums cerību. Tās apliecina mums, ka grēks un nāve nekad neuzvarēs. Šīs 8 dienas aizsākās ar Jēzus ierašanos skaistajā Jeruzalemes pilsētā uz Pašhā svētku svinībām. Skaidrāk izprotot Pašhā svētku un ebreju pavasara svētku būtību, mēs varam gūt pamatīgāku izpratni par Lieldienu nedēļu, par izpirkšanu un Kristus, mūsu Pašhā jēra, galējo triumfu pār pilnīgi visu. Pirmo reizi Pašhā svētki tika svinēti pēc tam, kad senie izrēlieši bija atbrīvoti no verdzības Eģiptē, kam bija pakļauti vairāk nekā 400 gadu garumā. Šīs atbrīvošanas ietvaros tas kungs pavēlēja ļaudīm 1. mēneša 10. dienā izraudzīties nevainojumu jēru, ko turpmākās 4 dienas izmitināt savās mājās. Minētajā periodā ģimenes locekļiem vajadzēja pārliecināties, ka šim jēram nav nekādas vainas, un viņi visdrīzāk šim mazajam, nevainīgajam jēriņam ļoti pieķērās. Ģimenei vajadzēja arī atbrīvot savu māju no visiem raudzētajiem produktiem, kas bieži vien simbolizēja nešķīstību, jo tie varēja ātri sabojāties un sapelēt. Mēneša 14. dienā pret vakaru cilvēki jēriņu nokāva, nesalaužot tam nevienu kaulu. Pēc tam viņi izmērcēja īzopa zaru jēra asinīs un pārklāja ar tām savu ārdurvju ailes. Tam bija jākalpo par zīmi iznīcības eņģelim, lai tas paietu garām mājai, pasaudzējot tās pirmdzimto. Tas kungs pavēlēja, lai visa ģimene šajā vakarā sapulcētos un ieturētu maltīti, baudot nokautā jēra gaļu, neraudzētu maizi un rūgtas garšvielas. Neraudzētā maize simbolizēja steigu, ar kādu izrēlieši bija pametuši Eģipti, jo tiem nebija pietiekami daudz laika, lai ļautu mīklai uzrūgt. Rūgtās garšvielas simbolizēja gūsta un verdzības rūgtumu. Saskaņā ar ebreju vēlākajām tradīcijām, šajos svētkos tika baudīts arī vīns, kas bija prieka un atpestīšanas simbols. Kopš atbrīvošanas no verdzības Izraēla ļaudīm tika pavēlēts katru gadu svinēt Pašhā svētkus, tādējādi pieminot un atminoties Dievu vareno roku, kas bija atbrīvojusi tos no gūsta. Papildus Pašhā svētkiem, Izraēla bērniem katru pavasari bija jāsvin arī neraudzētās maizes svētki un pirmās pļaujas svētki. Neraudzētās maizes svētki sākās nākamajā dienā pēc Pašhā svētkiem un ilga 7 dienas, no attiecīgā mēneša 15. līdz 21. datumam. Šajā laikā nedrīkstēja ēst nekādus raudzētus produktus, tādējādi atkal atminoties steigu, ar kādu Izraēla bērni bija bēguši no Ēģiptes. Pirmās pļaujas upurēšanas svētki tika svinēti nākamajā dienā pēc neraudzētās maizes svētku pirmā sabata. Šī sabata vakarā priesteri novāca labākos miežus, atnesot miežu kūlīti uz templi, lai izkultu un samaltu graudus. No rīta šos miltus sajauca ar eļļu un vīraku un sauju iegūtā maisījumu sadedzināja uz altāra. Pirmās pļaujas upurēšana simbolizēja ļaužu pateicību, vēl pirms attiecīgās sezonas ražas baudīšanas pienesot ziedojumu Dievam. Ar šo izpratni par Pašhā svētku svinēšanu ielūkosimies tajā, cik iespaidīgi ir klusās nedēļas notikumu secīguma simboliskā nozīme. Saskaņā ar Mateja, Marka un Lūkas sinoptiskajiem evaņģēlijiem, Jēzus ieradās Jeruzalemē mēneša 10. dienā, to dienu, kad visi ļaudis, gatavojoties gaidāmajiem svētkiem, izraudzījās savus Pašhā jērus. Tajā pašā dienā, ko mēs tagad dēvējam par pūpolsvētdienu, Jēzus tika sagaidīts ar slavinošiem saucieniem un gavilēm. Pēc tam Jēzus, īstenais Pašhā jērs, iegāja sava tēva namā, Jeruzalemes templī, tieši tobrīd, kad ikviena ebreja mājās tika ievests izraudzītais jērs, kam tur bija jāmitinās 4 turpmākās dienas. Ienākdams tempļa pagalmā, Jēzus attīrīja sava tēva namu no nešķīstības, padzenot no šīs svētās vietas visus naudas mījējus. Tajā pašā laikā ebreji atbrīvoja savas mājas no visiem raudzētajiem produktiem. Dažu nākamo klusās nedēļas dienu garumā, no pirmdienas līdz trešdienai, Jēzus mācīja ļaudis atkal lielu daļu sava laika pavadot templī, sava tēva namā. Tajā pat laikā, kad priesteri un citi ļaudis pārliecinājās, ka viņu izraudzītajiem jēriem nav nekādas vainas, saduķeji un farizēji pratināja Jēzu, izvaicājot viņu par viņa pilnvarām un spēku. Saskaņā ar Mateja, Marka un Lūkas teikto, mēneša 14. dienas priekšvakarā glābējs kopā ar saviem mācekļiem ieturēja Pašhā mielastu. Būdams kopā ar saviem mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, Jēzus padarīja Pašhā svētku simbolus par viņa drīzumā īstenojamās atpestīšanas simboliem. Viņš ņēma neraudzēto maizi un lauza to, paskaidrodams saviem mācekļiem, ka tā simbolizē viņa lausto miesu, kas nākamajā dienā tiks šaustīta un sista viņu labad.
Pēc tam viņš ņēma vīnu, kas ir prieka un pestīšanas simbols, un mācīja, ka tas ataino viņa asinis, kas tovakar viņu labad tiks izlietas Ģedzemanē. Šo divu simbolu pieņemšana kļuva par mūsdienās tā dēvēto komuniju jeb svēto vakarēdienu. Interesanti, ka Jēzus neiekļāva starp svētā vakarēdienas simboliem rūgtās garšvielas, iespējams, tādējādi parādot, ka pieņems rūgto biķeri mūsu vietā, lai mēs tā vietā varētu baudīt saldo prieka un pestīšanas kausu. Tovakar Jēzus iegāja skaistajā dārzā pie Jeruzalemes pilsētas, lai caur ciešanām izpirktu mūsu grēkus. Kamēr simtiem tūkstošu ebreju ģimeņu atzīmēja senās Izraēla tautas atpestīšanu, Jēzus ciešanas Ģedzemanē nodrošināja patiesu pestīšanu. Gluži kā asinīm apslacītās durvju ailes pasargāja sendienu Izraēla ļaudis no iznīcības eņģeļa, tāpat arī Kristus asinis, kas tika izlietas Ģedzemanē un pie krusta, var pasargāt mūs no grēka un nāves sekām. Nakts melnumā Jēzus tika apcietināts, aizvests un tiesāts augstā priestera Kajafa priekšā. Ievērības cienīgi, ka, esot tempļa virspriesterim, Kajafam bija uzticēta galvenā atbildība par visiem templī pienestajiem upuriem. Šeit tas pats vīrs, kurš pāraudzīja visus templī pienestos upurus, piesprieda Jēzum Kristum, īstenajam Dieva jēram, nāves sodu. Pēc tam Jēzus tika aizvests uz Pilāta pili augšpilsētā, kur Hērods un pēc tam arī Pilāts notiesāja viņu uz nāvi. Saskaņā ar Jāņa evaņģēliju, Jēzus tika sists krustā pusdienlaikā un vairākas stundas cieta sāpes pie krusta. Kamēr Jēzus atradās pie krusta, viņam tika pasniegts īzopa zars, tas pats zars, ko izmantoja, lai ar asinīm pārklātu durvju ailes. Zara galā bija piestiprināts ar etiķi jeb lētu vīnu piesūcināts sūklis, lai remdētu viņa mokošās sāpes. Pēc tam, kā vēsta Matejs, 3 pēcpusdienā ievilcis savu pēdējo laicīgās dzīves elpu, Jēzus nomira. Runājot par klusās nedēļas norišu laiku, 4 evaņģēlijos ir pamanāmas dažas atšķirības, un viena no būtiskākajām ir tas, ka, saskaņā ar Jāņa teikto, Pašhā svētki tika svinēti nākamajā dienā pēc pēdējā vakarēdiena ieturēšanas. Tas nozīmē, ka, spriežot pēc Jāņa teiktā, Jēzus nomira pie krusta visu Dieva bērnu labad tieši tajā pašā laikā, kad templī aptuveni no 3 līdz 5 vakarā tika kauti Pašhā jēri. Simbolisms ir ārkārtīgi iespaidīgs. Jēzus Kristus, būdams bezgrēcīgs un bez jebkādas vainas, tiek nogalināts tajā pašā stundā, kad tiek kauti Pašhā jēri. Jānis piemin arī to, ka, lai gan abu pārējo notiesāto vīru kājas tika salauztas, Jēzum tā vietā tika ar šķēpa pāršķelti sāni, tādējādi izpildot prasību, ka Pašhā jērs jānokauj, nesalaužot nevienu kaulu. Vēlāk Jēzus tika guldīts aizlienātā kapā, kur sestdien, ebreju sabata laikā, viņa mirstīgais ķermenis varēja atpūsties no visiem darbiem. Nākamajā dienā, kas bija svētdiena, nedēļas pirmā diena, Jēzus augšām cēlās no mirušajiem, svinēdams uzvaru pār pilnīgi visu. Saskaņā ar Jāņa evaņģēliju, Jēzus augšām cēlās no mirušajiem tajā pat laikā, kad templī tika pienests pirmās pļaujas upuris, tādējādi piepildot šo bauslības aspektu, un, kā teicis Pāvils, kļūstot par pirmo augli starp tiem, kas aizmiguši. Iespaidīgais simbolisms ir nenoliedzams. Šķiet, ka Jēzus ir licis lietā visus pavasara svētku aspektus, lai palīdzētu ebrejiem izprast viņa īstenotās, pārpasaulīgās izpirkšanas spēku. Cilvēki izraudzījās viņu tajā pašā dienā, kad Pašhā jērus. Jēzus attīrīja sava tēva namu tajā pat laikā, kad ļaudis atbrīvoja savas mājas no visiem raudzētajiem produktiem. Viņš mācīja templī, un viņu pratināja un tiesāja tie paši priesteri, kuri bija atbildīgi par visiem templī pienestajiem upuriem. Viņš cieta un nomira tieši tad, kad templī tika kauti Pašhā jēri. Pēc tam viņš augšām cēlās no mirušajiem tad, kad tā kunga priekšā tika pienests pirmās pļaujas upuris. Jēzus Kristus ir mūsu īstenais Pašhā jērs, pateicoties viņam, mēs esam atpestīti no jūga un verdzības. Pateicoties viņa asinīm, mēs esam pasargāti no iznīcības eņģeļa un mums ir ļauts atkal atgriezties Tēva klātbūtnē. Tik tiešām, kā Jānis Kristītājs teica, redzi, Dieva jērs, kas paņem projām pasaules grēkus.